Ņēmēji uzskata, ka nākamā gada budžets ne tuvu neatrisina daudzas ielēsas tautsēmniecības kaitas. Uz pozitīvām izmaiņām cerības ir visai niecīgas. Tā vietā, lai apkarotu ēnu ekonomiku, valsts gribot uzkraut papildus slodzi godīgajiem uzņēmējiem. Vai tā tiešām ir, to skaidro Kaspars Beķeris. Kamēr valsts pārstāvji joprojām sauc mistiskus skaitļus, kurus iegūs no ēnu ekonomikas apkarošanas nākamajā gadā, uzņēmējiem ir gatavs jau pavisam reāls plāns, kā izvairīties no krāpšanās ar nodokļiem. Lai gan valsts paredzējusi ievērojamu naudas summu iegūt no ēnu ekonomikas apkarošanas, rodas viedoklis, ka politiķiem pašiem nav skaidrs, kāds tieši būs plāns, lai nozagtos latu miljonus valsts budžetā atgūtu. Ēnu ekonomikas samazināšanas pasākumiem mēs bijām plānojuši iekasēt papildus 15 miljonus latu. Atlikusās summas daļa lielā mērā atspoguļo to valdības apņemšanos nodrošināt virsplāna ieņēmumus uz ēnu ekonomikas apkarošanas rēķina 60 miljonu latu apjomu. Tikmēr uzņēmēji norāda uz joprojām neatrisinātām problēmām nodokļu piemērošanas un iekasēšanas sistēmā. Īpaši pārsteigti esot ārvalstu uzņēmēji, kas bieži vien lūdz vietējos speciālistus palīdzēt ar padomu, lai ielauzītos zināšanās par mūsu valsts nodokļu sistēmu. Pirmkārt, termiņu salīdzinot ar to, kādā tiek reģistrēta PVN maksātāji. Pieņemsim Igaunijā, kur reģistrācija notiek 2 dienu laikā, Latvijā tas aizņem 10–20 dienas. PVN atmaksas termiņi, kuri Igaunijā, pieņemsim, ir 1 nedēļa vai maksimums 2 nedēļas, pie mums tas līdz 3 mēneši, 4 mēneši. Vienkārši uzņēmumi Latvijā nevar konkurēt ar to, kas ir citās Baltijas valstīs. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera pieprasa no valdības ne tikai iespējami ātru ķeršanos pie darba jau 2012. gada budžeta struktūrālo reformu izstrādē, bet arī parādīt ieinteresētību ēnu ekonomikas apkarošanā un konkrētu plānu izstrādē. Mēs atgriežamies pie tā paša PVN reversa, ko mēs kā Tirdzniecības rūpniecības kamera esam izsēdējuši un izrunājuši, ja, ka mēs tomēr redzam, ka tā ir tā izeja. No tās daļai, no tās ēnu ekonomikas apkarošanas. Ja vienkārši nogriezt to asinsrītu ēnu ekonomikā, lai mēs varam uzelpot, lai nekropļot tirgu, ja šie te uzņēmēji, kas tajā melnā vai pelēkā zonā strādā. Pašlaik izskatoties, ka valsts visu smagumu atstājusi uz godīgo nodokļu maksātāju pleciem, pilnībā aizmirstot par nodokļu krāpniekiem. Tāpēc arī ideja par reverso pievienotās vērtības nodokļu maksāšanas kārtību. Tā liektu krāpniekiem pirkt neeksistējušus pakalpojumus, lai norakstītu savus nodokļus uz valsts rēķina. Kaspars Beķeris, Juris Binders, TV3 ziņas. No ekonomiskās